Re! Viss ēters ir te! Man tika liekts pienācīgi un cienīgi atvadīties no sava dēla, jo slimnīca nepaziņoja, ka viņš ir miris. Savukārt valsts policija apgalvoja, ka dēls ir dzīvs. 4. studijai raksta bēdu sagrausta māte. Ja es varēšu palīdzēt kādam cilvēkam izvairīties no tādas situācijas, es būtu vienkārši laimīga, jo mana situācijas vairs nevaru mainīt. Ingrīdas dēls Ervīns Stanke pagājušā gada 20. aprīlī nonāca Stradiņas slimnīcā. 42 gadus veco vīrieti medicīnas iestādē nogādāja neatliekamā medicīniskā palīdzība. Bija atvests no ielas ar augstu temperatūru, diagnoze ir pneimonija un imunodeficīts. Bet nesaistīts ar aids vai kaut ko tādu. Medmāsas teica, ka viņš pie samaņas bija ļoti īsu laiku. Pie viņa bija dokumenti, personu apliecinoši dokumenti. Viņš nebija bezpajumtnieks vai cilvēks ar nezināmu uzvārdu. Tālūk. Un neviens no slimnīcas darbiniekiem, ne sociālie dienesti, neviens nebija mūs informējis. Stradiņos Ervīns Stanke mira 3. maijā. Māte sēru vēsti nesaņēma, taču jūta ir notikusi nelaime. Dēls nav zvanījis pārāk ilgi. Ģimene 24. maijā, tātad 21 dienu kopš Ervīna mirstīgās atliekas jau atradās morgā, uzrakstīja iesniegumu policijā, lūdzot palīdzību bezvēsts pazudušas personas meklēšanā. No policijas bija pārzvanu, kad arī man bija zvanījuši, apliecināja, ka starp dzīvajiem un slimiem un visādos citās iestādēs viņš atrodams nav, kad tad mēs tā druscītiņi ievilkām elpu. Māte ticēja policijai un gaidīja, ka dēls piezvanīs, tomēr telefons klusēja. 19. jūnijā, tātad 47 dienas pēc Ervīna nāves, viņa saņēma ziņu. Dēls tomēr miris. Policija uzzināja to no apbedīšanas biroja, tāpēc, kad bija iestājies brīdis, ka vajadzēja kremēt, kad procesu, kā saka, mirstīgo atlieku. Procesu vajag pabeigt. Es nevaru saprast, kā policija varēja nezināt 24. maijā, kad bija iesniegts iesniegums, un man pēc tam vēl bija zvanījuši no turienes pārliecinoši teikts, ka neuztraucieties, viss ir kārtībā, varbūt viņš ir aizbraucis kādā komandējumā. Valsts policija 4. studijai apliecina, iesniegums no Ervīna Stankes tuviniekiem ir saņemts, tomēr atbildi raidījumam sniedz tikai rakstiski. Telefoniski sazinoties ar ārstniecības iestādēm, informācija par vīrieti netika saņemta, jo iespējams vīrietis tobrīd atradies kādā no privātajiem morgiem. 28. maijā tika ierosināta meklēšanas lieta. 29. maijā veiktas izdrukas no personas datu pārlūka, kur redzams, ka bez vēsts pazudušais vīrietis skaitās kā dzīva persona. Bet 2018. gada 19. jūnijā, veicot papildus izdrukas no personu datu pārlūka, bija redzams, ka bez vēsts pazudušais vīrietis skaitās miris kopš 2018. gada 3. maija. Slimnīcā skaidro, ka pasliktinoties pacienta veselības stāvoklim, tuviniekus meklē. To dara slimnīcas garīgās aprūpes un sociālā darba dienests. Pacienta tiesību likums paredz pacienta tiesības saņemt ģimenes atbalsta ārstniecības laikā. Ja pacients neizrāda tādu vēlēšanos, slimnīcai nav pienākuma meklēt radiniekus. Šajā gadījumā viņš neizrādīja nekādu vēlēšanos, un līdz ar to ārstam nav pienākums arī pašam izrādīt iniciatīvu. Un tagad pieauguši cilvēki meklēt māti vai tēvu un stāstīt, ka viņš ir ārstniecības iestādē. Nebija tā pazīme, ka tas būtu jādara, jo viņš visu laiku bija komunicējams, adekvāts. Kad cilvēks slimnīcā mirst par nāvi, tuviniekus pēc iespējas īsākā laikā informē ārstējošais ārsts vai dežūrārsts. Arī tas nav darīts. Šajā gadījumā sanāca tā, ka cilvēciskais faktors ir nostrādājis. Tādā veidā, ka bija viņa pēdējā informācija, tā pacienta pēdējā informācija, ka viņam nav kontakta piederīgiem un viņš dzīvo patversmē. Un ārsts ir ierakstījis tur, kur jāsniedz ir šī te piekrišana patologanatomiskai izmeklēšanai. Ārsts ir ierakstījis nav piederīgo pēc pacienta vārdiem. Viņš saka, man neviena nav, dzīvoja patversmē. Sākās ķēde. Ārstējušais ārsts ierakstīja nav piederīgo, un slimnīca vienkārši pieļauj to kā faktu. Ja policija būtu tiešām zvanījusi uz slimnīcu, tad, protams, mums elektroniskā informācijas sistēma ārstu birojas ir visa informācija par pacientiem visiem. Jā, un noteikti tāda informācija policijai būtu sniegta.
Māte joprojām nespēja pieņemt faktu, ka dēla vairs nav. Viņu atrada vienu dienu pirms Ervīna mirstīgo atlieku kremēšanas. Dēlu abadītu Jaunciem kapos kā cilvēku bez piederīgajiem, kur viņš adusētos kopā ar simtiem cilvēku, kurus diemžēl piederīgie vēl meklē, uzskata par dzīviem vai nemaz nezina, ka viņi jau ir viņa saulē. Man ir ļoti svarīgi, kad notiek cilvēks nonāk kritiskā situācijā, lai tomēr būtu kāds tuvinieks blakus. Arī tas iznākums ir neīpaši pozitīvs, tad tomēr, lai viņš būtu apglabāts tā, kā to vajadzētu. Bet ne tā, kā man sanāca, ka dēlu es neredzēju, es nevarēju viņu atpazīt, nedrīkst. Vienkārši mēs pat zārku nevērām vaļā, jo tur viss bija atliekas bija deformētas. Ervīna Stanke stāsts ir atklājis virkni nepilnību gan policijas, gan arī slimnīcas darbā. Juristi 4. studijai neslēpj, tiks ierosināta disciplināra lieta. Bet vai tas ir mierinājums mātei, kura nevarēja atvadoties noglāstīt pat sava dēla roku, jo mirstīgās atliekas gaidot savu abedīšanas kārtu bija satrūdējušas?